Esiet sveicināti katram un katrai. Vai Dievi, smags gadījums. Smags gadījums kādā ziņā. Alda Gobzema nostāja vai visa tā viņa rīcība, tur tā visā, vai kā vai viņa tur politika, vai taktika, vai stratēģija, ļoti grūti faktiski ir izskaidrojami. Kaut kur es nesaprotu. Es tomēr neredzu kaut kādu pamatojumu, vai kaut kur varbūt es palaidu garām, kaut kur pamatojumu šīm te nosaukumu maiņām. Pat es aizmirsu esmu, kā viņas saucās pirms katram un katrai. Bet tas arī nav būtiski. Un arī šī te paša Gobzema mētāšanās, tad es esmu Latvijā, tad es te pacīnījos, jūs man neatbalstījāt, es apvainojos, es aizbraucu. Pēc tam es nezinu, kas tur notika, kā tur, kāpēc. Nē, es tomēr braucu atpakaļ, es te tomēr pastrādāšu. Tad atkal, tāda mētāšanās, tas kaut kā nenopietni. Es negribu nosaukt to par kā te daudz, vai klauns un tam līdzīgi. Nē, kaut kas jau tur ir, jo ja tas cilvēks vienkārši rīkojās bezmērķīgi un tāda mētāšanās, tad tas ir ļoti bezatbildīgi. Bet man liekas, ka tik tukši jau gan Gobzemas nav. Tur kaut kas cits ir pavisam apakšā. Un es varētu teikt, varbūt, ka man tas neizprotam ir, kaut kur varbūt izprotam. Un ja tas ir izprotam, tas kā es to saprastu, kas tas skaidrojums ir, tad tas ir faktiski stipri bēdīgs mums visiem. Jo versija viena, kas varētu būt, vai viena hipotēze. Hipotēzes mēs varam izvirzīt dažādas, un nevienmēr, kā saka, viss ir nevis pamatojums, bet tur apakšā ir tieši patiesais iemesls. Tātad viens no iemesliem varētu būt apmēram tāds, kā tātad esošā vara, vai tas viss slānis, tā teiksim, viņam pat vajadzīgs bija, un ir kaut kāds vienojošs spēks vai kaut kāds pat viens cilvēks, lai tas būtu šajā gadījumā, kurš zem sevis paņemtu tos visus neapmierinātos. Neapmierinātos ar esošās valdības politiku. Jau kaut kāds, teiksim, šās saimnes laikā sākumā, līdz tam, kas sākās Covid šovs, tad neapmierinātos ar Covid šovu politiku, ar visām naudas šķērdēšanām un visiem šiem te milzīgiem aizņēmumiem, un nesaprotam, kur tie aizņēmumi aiziet un kā viņi aiziet, absolūts necaurspīdīgums. Dala paši kā grib, Tālāk neapmierinātos ar vakcinācijas politiku. Pēc tam nāk nākošie neapmierinātie. Vajag tautu kaut kādu drusku kādam savākt, pēc iespējas šādas te tā apvienot kaut cik, Neuzstādīt pat it kā neuzstādīt skaidrs mērķus un nevirzīt tālāk jau to, kas notiek. Bet tā vienkārši, vajag kaut ko, kas nolaiž gaisu. Šajā gadījumā Gobzemā apvienotiem spēkiem, kādiem spēkiem, tāds vairāk vai mazāk tas pat tā stihiski apvienots, tā viņš no malas izskatījās. Es neapvainojieties cienījumie katram un katrai partijas biedri, es nezinot iekšējo situāciju, tiešām tagad izsaka savu hipotēzi. Es teicu, šī tikai hipotēze. Tātad apvienot, savākt viņus tos tādus, un lai viņš tā apmēram šis spēks ir virzīts. Un jo ļaunāk mēs redzam, ka partija tajā tādā kādā brīdī pazaudē, vai viņa pamet viņu tas ideiskais virzītājs, vai viņš mētāja šurpu turpu, tad it kā varētu, no malas atkal teikšu, no malas izskatās, ka briesmīgi izklausās tagad, ka paņēma, saveda kopā, piedodiet, tagad iznāk pat vēl trakāk, paveda un pameta. Apmēram tā. Neapšaubāmi, tur ir arī, šajā partijā ir absolūti idejiski cilvēki, gaiši cilvēki, gudri, un kas grib, kas saprot, ka vajag kaut ko darīt, bet tas kaut kāds tas augšējais, tas virzītāju kodols,
man šķiet, ka kaut kur ir pazudis. Varbūt es kļūdos, tas būtu ļoti labi, ja es būtu kļūdījies, jo tad it kā viss būtu kārtībā. Protams, šeit būs arī pieejams valsts finansējums, tātad līdzekļi būs, ar ko darboties un kā mēģināt un attīstīties un sev parādīt labāk, jo mēs labi redzam, ka bez naudas kaut ko izdarīt šodien ir ļoti grūti. Jā, vēl kaut ko pareizi atcerējos tagad, ko es gribētu teikt arī par šo un vēl par kādu tālāk un arī par iepriekšējiem kādiem spēkiem, ko es faktiski ļoti sen gaidīju un gribēju sagaidīt, es domāju, neviens es vien, ko faktiski, kā sākās šis te Covid šovs sevišķi, un viss pārējā laikā, ko tautai neiedeva juristi. Jo mēs labi saprotam visus šos te haotiskos lēmumus, kurus dažādi ierobežojumi sakarā, ja, tur, un dažādi visu to, kuru daudz cilvēki neizprata un nezināja, nevarēja izsekot pat līdzi, ko tagad drīkst, ko tagad nedrīkst, kā ir, uz kādiem pamatiem, uz kāda likuma, uz kādu lēmumu, kādu punktu un tādu cilvēkiem nav rokā. Nebija rokā šie te dokumenti, juridiski pamatojumi, lai cilvēks varētu kaut kā sevi juridiski aizstāvēt. Es domāju, mūsu juristiem tas ir tā kā Globzems Aldis jurists, advokāts. Ja? Tālāk būs spēks Jūlija, ja, Stepaņenko jurists. Tomēr varēja iedot, vajadzēja iedot cilvēkiem šo te juridisko palīdzību sniegt un izskaidrot, kā tur ir, kur cilvēks var pateikt katram, lūk, balstoties uz šāda te punkta, uz šāda te punkta, visām starptautiskām konvencijām, tā tālāk, mūsu paša Latvijas likumiem satvers pie šiem te punktiem. Es sevi aizstāvu pamatojoties tiem tā un tā. Labi, ko tik daudz par katrai, lai viņiem veicās gaišiem cilvēkiem, kas tur ir palikuši. Un es domāju, ka šeit ir vēl pietiekoši daudz tādu strādāt gribošo un tādu, kas vēlās kaut ko darīt Latvijas labā, kuriem ir vērts to darīt un kuriem tas jādara, un lai viņiem veicās. Šajā reizē pielikšu daudz punktu, jo turpinājums sekos. Atā!